Nu, lūk, tad sabiedriskā līguma teorijas ideja ir tieši saistīta ar juridiskām metodēm, juridiskiem terminiem, juridiskām kategorijām. Tātad pilnvaru realizācija, pilnvaras realizē deleģējot dažādiem sabiedrības locekļiem darboties kā aģentiem sabiedrības kopuma labā. Konstitūcija definē pārvaldes procesu šaurākā nozīmē. Tātad konstitūcija tāds kā filozofisks, kā vienošanās, kā līgums. Tātad pilsoņi ir brīvi, karalis ir brīvs, tātad nav nekādas ģimenes attiecības, bet ir brīvi saimnieki, brīvi cilvēki, kuriem ir dzīvība, brīvība un īpašums. Un tad šie cilvēki vienojās par to, kas ir institūcijas, kas ir procedūras, nosaka pienākumu struktūras. Nu, ir valstī tātad 3 dominējošās centrālai varai dominējošās funkcijas. Tātad ir vajadzīgi nodokļi. Valsts, kas nespēja iekasēt nodokļus, tādiem žēl neeksistē. Valstī jāspēj veidot savu aizsardzību, tad vajadzīgi karavīri, vajadzīgi policisti, vajadzīgi sargi. Un trešais, valstī jāspēj veidot attiecības ar kaimiņiem, jo vienmēr ir kāds kaimiņš, vai ne? Kaimiņš attiecīgi. Nosaka institūcijas, tad mums ir nodokļi, mums ir karavīri, sargi, mums ir cilvēki, kas veido attiecības ar kaimiņiem. Tad ir vajadzīgs procedūras, kā mēs ieceļam vai atlaižam amatpersonas, tad attiecīgi šo amatpersonu pienākumus, tāda cik lielai jābūt tai struktūrai, un tad šī konstitūcija ir vairāk tāda filozofiska gudrības, tāda gudrība. Mēs mīlam gudrību, kad saprotam, ka konstitūcija ļauj mums šim skudru pūznim, bišu stropam izdzīvot. Tātad izveidošanās šīs teorijas, sabiedriskā līguma teorija, ir balstīta uz monarhu gāšanu, attiecīgi absolūtismu ierobežošanu. 17. gadsimts, 16. 17. un ir vairāki tādi slaveni domātāji, kā Pufendorfs, Hugo Grocijs, Tomas Hobbes, Žans-Žoks Ruso, Žans Bodens. Un mūsdienās arī amerikāņu zinātnieks, filozofs Džons Rauls ideja par taisnīgumu. Tātad, kas ir tas taisnīgums? Kas ir tas nezināmais, kas ļauj vieniem cilvēkiem sasniegt kaut kādus labumus, citiem neļauj attiecīgi sasniegt kaut kādus labumus. Tātad Džons Rauls, amerikāņu filozofs par taisnīgumu. Jā, droši, tad ir kāds tātad nosaka institūcijas struktūras pienākumus. Tātad